Un vienu gribēju repliku kolēģim no meža nozares par meža ciršanu. Es varu teikt, ka viena, es teiktu, liela daļa, ko es esmu dzirdējis no lauku cilvēkiem, kas veicina mežu izciršanu privātajā sektorā, ir putnu pētnieki. Viņi atbrauc, kuru kādu no jūsu kolēģiem ierauga vienā lauku teritorijā, tajā teritorijā uzreiz tiek izņemts ciršanas atļaujas visiem mežiem. Un viņi tie meži tur stāvētu gadiem vēl. Bet nedod Dievs, man uzliks liegumu, un man tas mežs ir nulles vērtībā. Tā jauna versija paklaunē. Tā tas realitātē dabā notiek. Ļoti nepamatoti nomelnojat meža īpašniekus. Bet tā tas dabā notiek. Tieši tā notiek. Mēs zinām, ka meža īpašnieki ir visnotaļ prātīgi, un nav tā, ka viņi uzreiz mestos nocirst mežu. Es piekrītu, viņi ir prātīgi, bet ja tas ir viņa vienīgais 1,5 hektārs meža, ko nocērtot var samaksāt bērnam par studijām, tad viņš to izdara tagad uzreiz un noliek naudu bankā. Tie ir konkrēti fakti. Jā, tie ir fakti. Es braucu apkārt pa laukiem, runājot ar cilvēkiem. Un tā tas ir. Kurš ornitologs vārds uzvārds un kurš īpašums tā vienkārši piemēru pēc, lai nofiksētu? Ir kaut kāds konkrēts stāsts? Nē, tas ir pārspīlējums. Tas ir viens konkrēts stāsts ir no sanāksmes Latgalē, kur vietējie cilvēki man tieši to visu tādā precīzi veidā atstāstīja, ka turpmāk, nedod Dievs kādu putna spalvu viņu mežā ieraudzīs, tad viss ir ciršanas atļaujas jāņem ārā uzreiz.